Sveiciens jūsu mājās! Ir pagājis kāds laiks, kopš pēdējās tādas īpašā izlaiduma sarunas, kad mēs runājām par to, kas notiek Latvijā. Tas jau bija vairākus gadus atpakaļ. Bet mēs sapratām, ka šis ir ļoti būtisks, nozīmīgs laiks, kad mums atkal vajag parunāt. Šobrīd visas pasaules un arī kristīgās pasaules uzmanība ir pievērsta tieši notikumiem Izrēlā, svētajā zemē, un tāpēc šeit kopā ar mani, jāsaka manā kabinetā, bet arī draudzes Priekavēsts studijā, ir mūsu vecākais mācītājs Vilnis Gleške, kas pievienosies man šajā sarunā. Jā, ar prieku. Ticam, ka Dievs gribēja, lai mēs jūs uzrunājam, un ticam, ka Dievs arī kaut ko no mūsu sarunas grib ielikt jūsu sirsniņā, mūsu visu sirsniņā, lai mēs to paturam dārgu un praktizējam arī. Jā, un ja jūs novērtējat šo video, šo sarunu, ko varat kopīgi skatīties un cerams arī šo to iemācīties, es aicinātu, ka ieliekat to īšķi gaisā, YouTube vai Facebookā, kur skatāties. Tas neko nemaksā, ielikt pirkstiņu gaisā, jo tad tas palīdzēs aizsniegt arī vēl kādu cilvēciņu. Un lūdzu, protams, kad... Kā mēs abi prasam to. Jā, es pats pēc sevis secinu, ka kādreiz tu vienkārši tā paskaties un domā, es tikai drusciņu iemet acis, noklausījos to galveno domu, visu. Bet, ja tu saproti, ka tas cilvēks dara svētīgu darbu, tad tas būtu nepareizi. Tā vienkārši paiet garām, lai viņš tur dara kaut ko. Es jau tikai daru savas lietas. Tieši tā. Un, protams, izsakiet savus viedokļus komentāros, tas arī palīdz algoritmiem un padalieties ar šo video. Un mums ir diezgan daudz jautājumu sarakstīti un daudz tādi apgalvojumi, arī frāzes, kas ir sabiedrībā kļuvuši populāras, par kurām mēs gribētu spriest, mēs gribētu izteikt viedokli, kā arī atbildēt uz diezgan daudziem jautājumiem. Noslēgumā arī runāsim no tādas kristīgas perspektīvas, bibliski iemesli, varbūt kamdēļ mēs atbalstam, un kā jau jūs redzat, pēc karogiem šajā telpā mēs esam par Izrēlu. Ja? Un tad ķersimies uzreiz pie šīs sarunas. Pirmkārt, jau iesāksim ar lielo jautājumu, kas tad ir tas, kas notiek Izrēlā? Jo mediji saka kaut ko vienu, tad varbūt draugi runā kaut ko citu. Kas tur šobrīd notiek? Jā, vispār pasaulē šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir ļoti daudz dažādu viedokļu. Un, viņos var apmaldīties un var sākt domāt, ka katrā viedokļa ir kaut kāda daļa patiesības. Un kad tā īsti jau mēs neko nezinām. Tas, starp citu, pazīst vienu cilvēku, kurš par visu nekas nav melnbalts, nekas nav skaidrs. Tur nekur nevar nostāties nevienā pusē, es nevienam nepievienojos. Un vienmēr taču ir aizdomas, ka... Jā, jo mēs jau nezinām visu. Mēs nezinām visu. Un visu tikai Dievs zina, protams, bet tāpēc arī mēs varam viņam uzticēties. Bet par to Izraēlu. Manuprāt, ir tāds ļoti tāds dziļākais skatījums uz to, kas tad notiek Izraēlā, kāpēc Izraēla dara to, ko dara. Mēs latvieši to ļoti labi saprotam, jo mēs tikko esam piedzīvojuši arī līdzīgu traģēdiju, pavisam mazākos izmēros un pavisam ar citu motivāciju. 10 gadi kopš Maksims traģēdijas. Mēs visi zinām, ka tika būvēts jauns veikals, moderns veikals, tur augšā būs tā kā parks un stāvvietas, un bērni tur varēs spēlēties, apakšā būs veikals, un zem veikala vēl stāvvietas. Tāds mūsdienīgs pilsētas moderns koncepts. Un mēs zinām visi, kas notika tur, ka tur kaut kas netika pareizi izrēķināts vai netika pareizi būvēts. Un it kā pat nav ļaunprātīgi šī nodoma bijis. Tieši drīzāk. Tā. Tur neviens no tiem cilvēkiem nav vēlējies vienam mazākiem cilvēciem nodarīt pāri. Bet notika nelaime, aizgāja bojā 54 vai 53 cilvēki. Ar kādām skumjām tie cilvēki, kas tur atzīmēja, pieminēja šo te notikumu, saka, nav panākts taisnīgums. Tiek vainots viens vienīgs cilvēks, viens būvinženieris, ka viņa aprēķins ir tas, kurš noved šos 54 cilvēkus nāvē. Mēs sakam, 10 gadus mums ir tiesu darba, mēs neesam atraduši taisnīgumu, neesam sasnieguši taisnīgumu. Vai var Latvijā cilvēki, kas piedzīvojuši traģēdiju, vai viņi var gūt taisnīgumu? Un mēs sakam, ka nevar būt, jo nav notiesāti, nav salikti cietumā visi iesaistītie. Mīļie draugi, Izrēlē ir pavisam citi mērogi, un tur iebruka cilvēki no 3 dažādām pusēm, smagi bruņoti, ar vienu vienīgu mērķi – nogalināt pēc iespējas vairāk, sagūstīt pēc iespējas vairāk.
Viņi dedzināja, šāva, spridzināja, viņi tur izvaroja, viņi pazemoja, viņi grieza galvas nost, viņi nodedzināja cilvēkus viņu mājās. Un šobrīd Izraēlas sabiedrība, Izraēlas valsts un Izraēlas tauta vēlas taisnīgumu. Viņi vēlas tos cilvēkus, kas to plānoja, kas izmantoja svešu naudu, lai to visu ekipētu, norganizētu, kas sarunāja apmācītājs, kas apmācīja šos slepkavus. Tas bija tāds milzīga mēroga pasākums. Izraēlas valsts cenšas gūt taisnīgumu. Un to nevajag sajaukt. Jā. Mums ir tiesības uz taisnīgumu, viņiem nav. Ir pat Hamas Telegram kaut kādi kanāli, kur ir pieejami video, kur viņi attēlo, kā šie teroristiskais grupējums, ja, šie slepkavas ieiet konkrētā mājā, nogalina tēvu, paņem mazulīti un ieliek to krāsnī, un tikmēr izvaro viņa māti vairāk kārtēji, tad nogalina. Un tad viņi tiek aizvesta uz šo Gazas sektoru, kur vietēji iedzīvotāji līksmo un apspļauda viņas mirušo ķermeni. Ir grūti iedomāties un izprast to ļaunumu, ko šī tauta ir piedzīvojusi. Vienā dienā tika noslapkavot 1400 ebreji un 240 tika nolaupīti. Un paldies Dievam, ka dēļ šīs militārās spiediena viņiem jau ir izdevies atgūt 100 gūstekņus no Hamas teroristiem, bet vēl 140 ir tur sagūstījumā, un tāpat viņi arī ir apņēmušies. Un jāsaka, ar starptautiskās sabiedrības atbalstu Hamas iznīcināt. Un, protams, tad sākas strīdi par to, cik ir samērīgi un tam līdzīgi. Un par kādam no šiem jautājumiem mēs šodien arī drusciņi parunāsim. Bet jā, 7. oktobrī notika šis terora akts. Vēl neredzēta apmēra terora akts tieši pret jūdu tautu, un šobrīd notiek tāda cīņa par šo gūstekņu, ķīlnieku atbrīvošanu un arī Hamas iznīcināšanu. Bet pagājušajā svētdienā, 26. novembrī, pie brīvības pieminekļa mēs, draudze Prieka Vēsts, kopā ar citām konfesijām un mācītājiem organizējām mītiņu, aizlūgšanu par Izraēlu. Tu biji galvenais organizators, un, ja nemaldos savas runas laikā, pat bija ietinies Izraēlas karogā. Tad lūdzu paskaidro, par ko tas viss īsti bija, kamdēļ tāds mītiņš bija jāorganizē. Tā ir mana tāda sena pārliecība, kuru es esmu iegūst no Bībeles tekstiem. Jā, faktiski Bībele mums ir dota, mēs zinām, ka tas ir Dieva vārds, bet tā mums ir ebreju tautas dota. Jā, tur gandrīz visā tajā lielajā autoru sarakstā tur ir varbūt var atrast vienu vai divus, kurus mēs varētu apzīmēt, ka tie nebija ebreji. Jā. Vispārēji bijuši ebreju pravieši, ebreju apustuļi, ebreju cilvēki, kas ļoti nodevušies, ļoti uzticami, tātad kalpoja Dievam. Un viņi mums iedeva šo Bībelīti. Bībele mums atklāja kungu Jēzu Kristu, bet Bībele mums arī iemāca mīlēt Izraēlu. Un Bībele mums uzliek tādu, varbūt pareizāk būtu teikt, ka kungs Jēzus mums uzliek tādu atbildību par pasauli. Viņš saka, ka jūs esat šajā pasaulē, jūs esat šīs pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls. Un pašā sākumā, kad mēs tikko sākam lasīt Bībeli, mēs sākam lasīt, ka Dievs radīja cilvēku, un deva viņam varu pār zemi, lai viņš to valda un to kārto, sargā. Tātad faktiski Dievs atbildību par šajā pasaulē notiekošiem procesiem, viņš uztic mums. Jā. Un tāpēc, manuprāt, stāvēt malā un skatīties, kā tur notiek tāda milzīga netaisnība. Un vēl jau vairāk, ja mēs paskatāmies tā plašāk, visā pasaulē ceļās tie, kas ar milzīgu tādu naidu un dusmām vēršās pret ebreju tautu. Es te biju uz vienu profesoru lekciju, kur viņš stāstīja, ka tikko notika šis Hamas uzbrukums, Izraela vēl nebija paspējusi atbildēt nekādi. Jau pasaulē cēlās jau nosodījums par to, vajag Izraelu sodīt par visu to vardarbību, ko Izraela realizē. Viņš teica, mūsu valstī vēl nebija nekādas iespējas neko izdarīt. Mums vienkārši bijām šokā no viss tā. Mūs jau sodīja nost. Un tā tad vienkārši palikt malā un teikt, ko tad mēs, ja mēs jau esam maz latviešu cilvēciņi, ja mums jau pašiem ir savas grūtības, mēs jau neko, mums jau tā kā jālūdz par savu zemīti, lai Dievs svētī Latviju, mēs to nevarējām atļauties. Un tāpēc es absolūti ticu, ka tas ir Dieva gars, ja, kas manā sirdī, kas atsaucās arī katoļu brāļu sirdī, luterāņu brāļu sirdī, baptistu, bīskapu sirdī,
vasaras svētku mācītāju sirdī, ja, ka vienkārši tas nebija kaut kāds ļoti labi organizēts pasākums, tas nebija kaut kāds tur izsludināts un tur daudz diplomātisks sarunas, tas bija šitā uz sitiena, ja, mēs sanācām kopā, uzaicinājām Izraels vēstnieci, viņi atnāca, izstāstīja, un tad tas bija faktiski katoļu Andra Kravaļa, ja, katoļu bīskapa Andra Kravaļa iniciatīva, mums vajadzētu publiski paust savu solidaritāti un atbalstu Izraels valstī. Ja. Un tad tas notika, kas mums tur bija pie tā brīvības pieminekļa. Gribu pateikt visiem tiem, kas tur atnāca, ja, tas nav pazudis. Tas bija ne tikai fizisks tāds solidaritātes un atbalsta akts vai akcija, tas bija garīga lieta. Ja. Un es tiešām ticu, ka sliktākais, ko mēs labas gribas cilvēki varam darīt, ir nedarīt neko. Vienkārši sēdēt mājā un teikt, tur pasaule jau ir liela, mēs jau, ko tad mēs jau tur. Lai ļaunums triumfētu, faktiski labajiem cilvēkiem nav jādara nekas. Jā. Un tad tas aiziet, jo ļaunums pats no sevis nekad neapstājas. Un tas ir tas, ko mēs tur centāmies izrādīt. Mēs centāmies lūgt Dievu, jo Bībele mums saka, ka lūgšana ir spēks. Psalms 120. psalms saka, lūdziet mieru Jeruzalemē. Dievs saka, lūdziet mieru Jeruzalemē. Kāpēc Dievs tā kā aicina mūs iesaistīties? Viņš taču ir Dievs, viņš taču varētu darīt, ko viņš grib. Redz, tas ir tas, ko mēs lasām pašā Bībeles sākumā. Viņš deva varu pār zemi cilvēkam. Ja mēs neko nedarīsim, gandrīz jāsaka, ka Dievs neko nedarīs. Jā. Bet, ja vienīgi viņš nav apsolījis savas lietas. Jā, un, protams, ka tas, ko mēs te lokāli darījām, droši vien, ka daudz nepalīdz tiem, kas šobrīd tur cīnās, šobrīd tur karo pret teroristiem un cenšas atgūt savus nolaupītos dēlus un meitas. Jā, bet tajā pašā laikā, piedod, ja es tev pārtraucu, tajā pašā laikā tos kaut kur kādus cilvēkus, kas arī gribētu kaut ko teikt un gribētu pacelties un tas viņus iedrošina. Tā kā tas nav nekas, ko mēs darījām, tas nav kaut kas liels, bet tam bija jābūt, tas bija svarīgi, ka mēs to izdarījām. Viens ir tas, kas notiek Izrēlā, bet otrs ir tas, kas notiek daudzās valstīs tepat Eiropā. Tiešām šie antisemītisma pieaugums, ko mēs redzam, ja, runājot par valstīm, kas ir visapkārt mums, kur tiešām ebreji, kas miermīlīgi vai studē, vai vienkārši pārvietojas pa ielu, kas jau tiek vajāti, kas jau tiek pazemoti, un tas viss var eskalēties ļoti, ļoti strauji. Un tāpēc man šķiet, ka arī tas, kas notika pilsētas centrā, sūtīja arī tādu vēstījumu, kad mēs esam pret antisemītismu, un jūs ziniet, kad arī Otrā pasaules kara laikā šeit Latvijā arī ļoti daudz, arī, protams, latvieši cieta, bet arī ebreji tika nonāvēti, bet mēs tiešām negribētu vairs nekad, ka kaut kas tāds notiek mūsu zemē, un kamēr mēs būsim dzīvi, mēs stāvēsim pret to un nepieļausim šādu atkal naidu pacelšanos. Jēzus vārdā, jā, mēs gribētu tā darīt. Kā es pieminēju to Maksimu, tad neviens tur nebija plānojis, kad uzkritīs vēl latvietim virsū. Atcerieties, mums kādreiz mēs esam piedzīvojuši padomu laika deportācijas, ja, kad tika 15,000 un otrā gadījumā drusku mazāk cilvēki un ģimenes deportēti uz Sibīriju. Bet mēs neesam piedzīvojuši to, ka mūs grib iznīcināt tikai par to, ka esam latvieši. Šī trauma, kas ebreju tautai ir, ka tas faktiski notika nesen. Jā. Mans tētis ir piedzimis 30. gadā. Jā. Tas bija 45. gadā. Tas pat, mans tēvs tikai nesen aizgāja mūžībā. Tas ir tik svaigs piedzīvojums veselai tautai, kad 6 miljoni ebreju tika nogalināti civilizētā Eiropas valstī. Un tas viss sākās ar tādu mazu neiecietību, ar kaut kādiem tādiem politiskiem absurdiem apgalvojumiem, ka ebreji pie visi vainīgi, ebreji, ja, un tā tālāk, kas izplatās kā vīrus, un tāpēc ir svarīgi tam stāvēt pretī, un svarīgi saprast, ka Izraēla tauta vai ka ebreju tauta uztver ļoti jūtīgi, ja. Tas ir svaigs viss, tas nav kaut kā tur iepriekšējos gadu tūkstošos. Protams, ka šajā konfliktā, ja tā loģiski domā, Izraēla nevienā variantā nevar palikt ieguvēji vai uzvarētāji. Jo, ja viņi neatbild, tad šie terora akti no visām pusēm tikai pavairosies un pastiprināsies, bet ja viņi atbild,
tad viņi jau ir ļaundari, ja, tad daudz jau sāk iestāties pret viņiem. Un es atceros savos pusauģu gados, ka mums draudzē bija arī tādas kā Izraēla dienas, un bija tāda karodziņa, es mīlu Izraēlu, un es biju nopublicējis, ja nemaldos, tas bija draugiem.lv, ieliku to bildi un uzrakstīju, es mīlu Izraēlu, un es biju pārsteigts, cik daudz ārkārtīgi ļaunas lietas par to, ko vajadzētu izdarīt ar jūdiem, ko vajadzētu darīt ar ebrejiem, un es nespēju iedomāties, ka mūsu zemē, ka mūsu Latvijā ir cilvēki, kuri ir tik ļoti ļaunuma pilni tieši pret šo te konkrēto tautu. Un tad es iedomājos, es būtu ielicis tādu karodziņu, es mīlu Ameriku, es mīlu Krieviju. Tu būtu populārs cilvēks. Principā nevienam neinteresētu, jo kas es tāds esmu, nevienam neinteresētu, ko tur ielika, bet šis bija tas, kas aizskāra daudziem. Un arī tagad mēs redzam, pie kādām publikācijām ir daudz cilvēku, kuri citur varbūt neizteiktos, bet šeit viņiem ir jāieraksta, cik tie ebreji ir briesmīgi un savu motivāciju, kāpēc viņi stāv pret viņiem. Un tad, protams, var rasties jautājums, ko arī es esmu dzirdējis jau sociālajos tīklos un kādās sarunās, un tas ir, kā gan mēs varam zināt, kā gan mēs varam saprast, kur ir labie zēni, kur ir sliktie zēni, jo pat, kā filmās kādreiz tu īsti nevar saprast, vai viņš ir labais varonis, sliktais varonis, un arī šeit. Tas labāk krimināla filmā. Jā, atkarībā no tā, kādus avotus mēs klausamies, ir grūti saprast, grūti pateikt. Man šķiet, ka viens no tādiem pamata variantiem, ja, vai ceļiem, kā to vislabāk var izprast, ir paskatīties, ko viņi paši saka. Ja. Un tad draudzes prieka vēsts lapā mums ir rakstīti 7 iemesli, kamdēļ mēs atbalstam Izraēlu, un tie ir tādi tīri pragmatiski iemesli. Tad tur arī ir aprakstīts tas, kāda ir Izraēlas konstitūcija, kas runā par demokrātiju, kas runā par brīvību, praktizēt savu reliģiju, savas domas, savus vārdus paust, un tāpēc arī Izraēlā ir daudz to, kas var kritizēt savu valdību un var kritizēt visas tās notikumus, bet savukārt šajā te Hamas, ja, šajā konstitūcijā, ja to tā var nosaukt, ir principā rakstīts tikai viens vienīgs mērķis, un tas ir noslaucīt Izraēlu no zemes virsmas. Tātad Izraēla eksistēs un turpinās eksistēt, kamēr islāms to noslaucīs no zemes virsmas. Un tad, ziniet, arī es esmu redzējis komentārus, kas saka, ziniet, kāda man ir pieredze ar ebrejiem, es tur esmu strādājis kafejnīcā un tur nevienam viņa nepatīk. Un šajā gadījumā tas ir pilnīgi nebūtiski. Tas nav svarīgi tieši ar kādiem ebrejiem tev ir bijusi saskara, vai viņi atstāja tev dzeram naudu, vai viņi bija laipni pret tevi. Šeit mēs runājam par kādu tautu, kura cenšas cīnīties par savu eksistenci, kas cenšas cīnīties par savu brīvību, par saviem līdzcilvēkiem, aizstāvēt tos paši savā zemē. Paši savā zemē, jā. Viņi nav ielauzušies tavā zemē. Un šis ir absurds, jā, tāds apgalvojums, ka es esmu strādājis. Jā. Man arī pienāca viens cilvēks, un es esmu strādājis viņa kolektīvā. Cik daudz latviešu kolektīvā tu esi strādājis, un esi pilns aizvainojumu, dusmas un vilšanās. Tev nav samaksāts, tev nav kaut kas, un tā tālāk izdarīt. Man liekas, ka tas... Un es gribētu izteikt varbūt tādu savu viedokli. Teiksim, ir daudz jautājumu, kur tiešām ir grūti pateikt labo, slikto pusi, un kādreiz pat īsti nevajag ieņemt pozīciju, jo daudz ko mēs nezinām. Bet šeit es gribētu teikt, ka tāda vidusceļa, es esmu tāds objektīvs, labas gribas cilvēks, es esmu gan par viņiem, tāda ceļa šajā te konflikta situācijā nav, tāda neeksistē, jo vienā gadījumā tu nostājies Izraēlas demokrātijas pusē, miera pusē. Izraēla ir tā, kas grib vai negrib, ja tu papētīsi, tu atklāsi, ka Izraēla ir tā, kas ir piekāpusies un centusies panākt, lai būtu miers šajā reģionā. Un otrā pusē tu nostājies Hamas, Talibāna, ISIS, Hezbollas, šo te terorisko grupējumu pusē. Un tā tad, ja tu neesi par Izraēlu šajā te, es nezinu, varbūt kāds teiks, tas ir pārāk tāds radikāli nostāja, bet ja tu neesi par Izraēlu, ja tu neatbalsti viņu spēkus, centienus cīnīties pret šo te terorismu, pret šo te ļaunumu, ja, tad tu acīm redzot nostājies otrā pusē. Tas būtu tas, ko es gribētu teikt. Un kādreiz, kad man ir sarunas ar cilvēkiem, tad es varbūt arī jums ieteiktu uzdot šos te jautājumus, jo kādreiz mēs uzsākam sarunas par šīm lietām, un tad cilvēks tā kā, es īsti nepiekrītu, jā, mēs varam dažādus argumentus pacelt, un, protams, ka argumenti ir visās pusēs, bet tas, ko es bieži iesāku to sarunu prasot, vai tu vari izteikt savu viedokli un nosodīt Hamas pastrādātos terora noziegumus 7. oktobrī. Ja šajā te jautājumā mums jau vairs nav vienprātības, ja tas cilvēks man sāk stāstīt attaisnojumus, iemeslus, kamdēļ to varētu kaut kā paskaidrot, tādu nav.
Nav tādu iemeslu, kādēļ kaut kāda apspiestība, pat ja kaut kādas lietas, ko šī pro-Palestīnas puse saka, ja tā pat būtu patiesība, nekas no tā nav iemesls, lai mēs attaisnotu to, kas tika pastrādāts 7. oktobrī. Otrakārt, varētu mēs prasīt, vai tu atbalsti Hamas. Tā arī paprasīt, vai tu atbalsti Hamas. Vai tu esi par Izraēlas pastāvēšanu līdzās Palestīnai? Jo Palestīna un arābu pasaule ir pret to. Te nav jautājums par šo. Un tad trešais jautājums, ko es prasu kādreiz cilvēkiem, ir, kāds ir tavs viedoklis par holokaustu? Jo ticam vai neticam, tam ir aizvien vairāk cilvēki, kuri sāk attaisnot holokaustu, kuri sāk teikt, jūdi paši bija vainīgi, un jūs neticēsiet. Pēdējos šos nedēļās esmu redzējis, ka TikTok vidē un citviet izplatās rietumu pasaulē jauni cilvēki, kuri saka, Osamam bin Ladenam bija taisnība. Un viņa lasa šo viņa vēstuli par Ameriku un piekrīt tam, ko viņš ir teicis. Mēs dzīvojam pasaulē, kas jūg prātā. Tieši tā. Jā. Es tikai gribētu piebilst pie tā, ka absolūti parasta loģika mums paskaidro, kāpēc Izraela vēlas mieru. Izraela ir nepilni 7 miljoni ebreju, kuri dzīvo milzīga islama arābu okeāna ielenkumā. 7 miljoni, un man kaut kur... Tas ir pilns ar haizivīm. Es esmu šos ciparus salicis, un es vairs precīzi neatceros šobrīd no galvas, bet tas bija vienkārši nesalīdzinām cipari. Jā. Maza 7 miljoni, pie kam Izraels kopējais iedzīvotājs skaits ir 9 miljoni. No tiem 9 miljoniem ebreju ir tikai 7 miljoni. Tur ir 2 miljoni arābu, kas normāli dzīvo, kas apmierināti, kur ir Kneseta deputāti, tiesneši, politiķi, jā, policisti, arābi. Uzņēmēji arābi, kas normāli dzīvo un viss viņiem ir kārtībā, neviens viņus tur zem galda nedzen. Un tas ir saprotams, ka maza saliņa pret milzīgu okeānu cilvēku loģiski grib vienkārši audzēt tur savus produktus, taisīt biznesu, un viņi grib mieru, neko citu. Un iedomāties, ka tāds mazs kazlēnu bariņš pret milzīgu šo te vilku baru viņus provocē un brūk viņiem virsū, ir vienkārši neko nesaprast no dzīves. Tā kā tas arguments nestrādā nemaz. Un tagad es gribētu, ka mēs ļoti ātri apskatām kādu šos te argumentus, kuri ir tā kā par labu šai te Hamas pozīcijai, ja, un šai te pretošanās pozīcijai, kas bieži izskan sociālo tīklu vidē, un iespējams, ka arī jūs ar tādiem saskaraties, un varbūt, kad izteiksim tos un tad īsus komentārus, kamdēļ varbūt mēs piekrītam vai nepiekrītam tam un tā. Tātad pirmais ir dažādas sazvērestības teorijas. Ja? Es esmu dzirdējis, pat kristiešu vidē, diemžēl, ir kādi, jo, ja tu sāc dzīvot ar sazvērestības teorijām, tad pa lielam tu visur pēc tam redzi sazvērestības teorijas. Visur, ja? Es saprotu, ka tas ir lipīgi, un tas ir tā, ka tā atbildība no sevis noņem, skaties apkārt, viss ļaunā pasaule, tad nekam nevar uzticēties. Jā, pamatā Krievija to visu ģenerē, Krievijai tas šobrīd ļoti izdevīgi, jo visi tie mežonīgie, augstasinīgie, slepkavas, rietumi, jā, kas par naudu ir gatavi māti pārdot un tā tālāk, Krievijai ir ļoti, saprotami, šobrīd ļoti uz rokas. Bet es, protams, nevaru attaisnot visas tās idejas, kas ir pilnīgi stulbas. Teiksim, šī doma, ka ebreji paši to uzrīkoja, jo viņi tur gribēja kaut ko sasniegt, un tur Netanjahu, viņš gribēja palikt ilgāk pie varas, un tāpēc viņš to visu izdarīja. Ja mēs to sākam domāt, tad vispār tad širms ir aizbraucis. Jā. Tad mēs nekur vairs nevaram nevienam uzticēt. Mēs nevaram iet pie ārsta, jo ārstam ir izdevīgi, ka mēs slimojam. Mēs nevaram iet uz aptieku un pirkt zāles, jo aptiekā ir izdevīgi, ka mēs slimojam. Tad mēs nevaram vairs... Bet kāda tev teiks, kaut vai par šo pašu Krievu zemi? Ja? Tur ir konkrēti ar pierādījumiem zinām, kad ir šādā veidā darītas lietas, izmantojot situācijas apstākļus, lai paliktu pie varas. Fakts, kad Izrēlā valdošajai tai valdībai šis nenāca par labu. Un apvainot Netanjahu, ka viņš kaut ko sev ar to ir vinnējis, ir deķība. Ja? Jo viņš īstenībā ir uz visiem laikiem ir ierakstījies kā premjers, kurš nekad vairs un viņa partija iespējams ilgi neatkopsies no tā, jo viņi palaid garām šo te lielo uzbrukumu.
un ja tiešām tāda sazvērestība būtu bijusi, pieņemsim uz mirkli, ka tiešām Netanjahu tur kaut kāds slepenie dienesti, tur tas Mossāds ir gribējis kaut ko tādu iztaisīt, kaut kādu iemeslu dēļ. Tad tur vajadzētu iesaistīt tik daudz cilvēkus, lai to noorganizētu, tos ebrejus, kuru mātes, kuru līdzcilvēki, kuru tuvinieki, kuru ģimenes locekļi un paziņas tur aizgāja bojā, ka tas būtu, tas būtu sen noplūdis, viss tā informācija būtu nākusi gaismā, būtu aktuāli pierādījumi. Krievijā tieši ir pierādījumi, un Krievijā tieši, ka Krievi paši vai spēcdienests spridzināja paši savus mājas, lai Putins nonāktu pie varas, tur mēs redzam, kā tas nostrādāja. Bet visur citur tas nostrādāja pilnīgi pretēji. Un tāpēc, kad kristieši pavelkās uz šīm sazvērestības teorijām, protams, mēs zinām, ka ir tāda garīga sazvērestība, ir vēlna sazvērestība pret Dievu, bet tas ir ģeķīgi sākt vainot un visur saskatīt, tie jau paši, un tas līdz pat Latvijas līmenim, te jau visu viņi jau visu zog, viņi jau tur šitā, viņi jau tikai tur, tas ir ģeķīgi. Jāsaka, varbūt, ka šāda sazvērestība iet roku rokā ar to vienu no antisemītismu tādiem argumentiem, kad ebreji valda pār visu pasauli, jo šis jau konflikts neradās no nekurienes, mēs varētu runāt par šo vēsturi vispār tajā reģionā, par varām, kas ir gājuši cauri, tāpat arī par šo dažādiem kariem, kas ir bijuši no visas Arābu līgas, kas ir centusies noslaucīt Izraelu uzreiz pēc tās dzimšanas, un arī pēc tam, pirms tam tas vienmēr ir tā bijis. Un tā kā tas nav tagad izrauts no konteksta viens notikums, kad Izraela kaut ko varētu būt īstenojis, tas ir ilgstoši. Un tad kādam, kurš saka, ka Izraela to visu kontrolē, tad būtu jāsaka, ka Izraela ir tā, kas varbūt kas izveidojusi islāma reliģiju, kas viss šīs pārējās lielās nācijas visu laiku uztur šo intrigu pret viņiem, ļaunumu. Un tas, ka izrēlieši un ebreji, kad tu klausies cilvēkus, kuri pat ir noskaņoti pret valdību, viņi par šo visu runā ļoti skaidri un tieši. Un, protams, ka ir kāda sazvērības teorija cilvēki arī tur. Bet tik cik Izraela vai ērtē katra cilvēka dzīvību, pat palestīniešu, pat Hamas teroristi, ko tagad laiž ārā. Tie Hamas teroristi, diez vai viņi priecājas, ka viņus izlaiž no cietuma, jo iespējams, ka cietumā viņi jūtās drošāki, viņi jūtās drošāk nekā tur, jo tur, ja kaut kur tur tikko viņi divus pakāra no savējiem, apvainojot viņus, ka viņi sadarbojas ar Izraels armiju, tur nav nekādas žēlastības tajā pusītē, un tāpēc vainot ebrejus, ka viņi ir tie, kas nogalina cilvēkus un upurē savējos kaut kādu mērķu sasniegšanai, es domāju, ka jebkurš ebrejs jums vienkārši iespļaus acīs par tik stulbu un tik ģeķīgu apgalvojumu. Bet redz, tā sazvērestības teorijas ar to jau viņas paņem, ka viņas ir tik neiedomājams, ka cilvēks sāk domāt, sazinā, varbūt tā ir. Vēl viena tāda frāze, kas ir dzirdēta, ir par cionismu. Ir cilvēki, kuri saka ļoti klāji un atklāti, ka viņi nav pret ebrejiem un nav pret jūdiem, bet viņi ir tieši pret šo cionismu kustību, kas izcēlās, tā saknes meklējums jau pēc Pirmā pasaules kara, kad lielās impērijas krita, tad daudzās nācijās un tautās radās šis sapnis, ideja par savas tautas atzimšanu. Līdzīgi kā mūsējā un daudzās citās, arī Izraela tauta bija viena no tām par atgriešanos savā zemē. Vai mums tur ir kaut kāda liela problēma? Redz, Izraela, un kā mēs zinām, Bībele mums atklāja, ka vairāk reizes ebreju tauta vai Izraels tauta tika deportēta prom no savas zemes, izkaisīta pa visu pasauli. Bet mēs lasām Bībelē, ka Dievs ielika to zemi viņas sirdī, tas ir Dieva apsolītā zeme viņiem. Un tad vienmēr, kad pravietis pasludina, ka jūs tiksiet izvesti, jūs tiksiet izkaisīts ar pagānu tautām, tad vienmēr beigās Dievs saka, bet kad jūs atgriezīsieties, es jūs sapulcināšu atkal atpakaļ savā pašu zemē, un jūs būsiet tajā svētīti un pasargāti. Šo sapni nes arī šī Izraels valsts himna, Hatikva, cerība, ka mēs atkal atgriezīsimies savā zemē, kur Dievs mums ir devis, un mēs dzīvosim mierā, Dievs svētīt. To vienmēr šī tauta ir nesus savā sirdī. Bet redziet, Otrā pasaules kara laikā, kad šie 6 miljoni, paklausties, 6 miljoni cilvēku, dzīvu cilvēku tika sadedzināti, verdzināti, pazemot, tika izmantot visādiem apšaubāmiem
medicīniskiem eksperimentiem, kā mēs zinām, nacisti to darīja. Otrā pasaules kara laikā šie ebreji tika nogalināti, viņiem nebija savas zemes. Nebija savas zemes, kur viņi varētu justies droši kā ebreji, jo visā pasaulē viņus nicināja tieši par ko? Ne par to, ka viņi ir gudri, ne par to, ka viņi ir krāpnieki, ne par to, ka viņi ir šādi vai tādi, par to, ka viņi ir ebreji. Tad viņos radās tas sapnis, viņiem bija bijis tāds Teodors Herzls, kas bija braukājis apkārt pa visu Eiropu, pravietiski no Dieva pamudināts, mums jāatgriežas savā zemē. Ir laiks atgriezties atpakaļ savā zemē. Un daļa no ebrejiem to paklausīja. Viņa nopirka to zemi par naudu, izpirka no arābiem zemi, kas bija pilnībā pārvērsta par atmatu, pilnībā tukšā, malārijas aizlaist. Viņi maksāja naudu par šīm zemēm. Izraels teritorija lielā mērā ir nopirkta kā nekustamais īpašums. Kā tu un es, mēs nopērkam savu māju, tā viņi to nopirka. Un šis sapnis, tā cionisms ir būtībā tiesības dzīvot savā zemē mierā. Visām tautām taču tāds ir, vai ne? Mēs taču zinām, ka Krievi drīkst dzīvot Krievijā, un neviens viņus tur neaiztiek. Un Ukraiņi drīkst dzīvot Ukrainā, un tāpēc mēs lūdzam Dievu par Ukraiņiem, lai Dievs viņiem dod spēku aizstāvēt savu zemi. Tā ir viņu zeme, viņiem ir tiesības dzīvot savā zemē un karot par to. Un cionisms ir tieši šīs tiesības ebrejiem dzīvot savā vēsturiskajā zemē, kur Dievs viņiem ir devis mierā. Es neredzu tur nekādas loģikas, kā vien akls naids pret Dieva tautu, kas, teiksim, šīs tiesības pasludina kā kaut ko reakcionāru un fašistisku. Vēl viens no pārmetumiem, ar ko bieži var saskarties, ir etniskā tīrīšana, ko it kā veids Izraels pret palestīniešiem. Un tomēr zinātāji teiks, ka drīzāk par etnisko tīrīšanu mēs varam runāt par musulmaņu valstīm, kas ir apkārt, un pat tiek uzskatīts, ka vairums no šiem miljoniem ebreju, kas dzīvo Izrēlā šobrīd, ir atbraukuši nevis no Izraels, no rietumu pasaules, bet tieši no apkārt esošajām arābu valstīm, kur bija tātad milzīgas vajāšanas pret viņiem, un viņi bēga, lai dotos uz šo te Izrēla zemi. Te varētu runāt par daudzām valstīm, kur var redzēt statistikas, kur dažu desmitu gadu laikā no 400,000 un pat lielākām kopienām ir palikuši 0 vai tikai 10 jūdi šajās te musulmaņu zemēs, kā Maroka, Irāka, Lībija, Gaza un daudzas citas. Visi, kas vēlties, varat pameklēt, un ne tikai jūdi, bet arī citas minoritātes, kā piemēram kristieši. Jā, tās vajāšanas ir ļoti, ļoti lielos apmēros, tātad etniskā tīrīšana notiek šajā reģionā, bet to neveic Izraels, bet to veids apkārt esošās arābu valstis. Ievēro, ka par to neviens nerunā. Jā. Protams. Ka kristieši tiek vajāti un izspiesti. Tur, ka tajā Gazas sektorā ir tikai uz pirkstiem saskaitām kristieši. Tas taču nevienu neuztrauc, vai ne? Un Gazas sektorā nav neviens jūds, bet Westbank, tātad rietumu krastā, gan dzīvo ļoti daudz arābi. Ja? Tad atkal mēs varam runāt, un vēl runājot par šo etnisko tīrīšanu, varbūt statistiku esat dzirdējuši, ka 1948. gadā, kad notika šī Izraēlas atzimšana, tad tur šajā reģionā dzīvoja 700 palestīniešu, bet šobrīd tur dzīvo vairāki miljoni, tātad 2 miljoni Gazā un kādi 3 miljoni rietumu krastā, un vēl arī citā zemē ir daudz palestīniešu. Tātad, un tad ir šī frāze, ko saka, ja Izraēla nodarbojas ar etnisko tīrīšanu, tad viņi ir viena no pašiem neprasmīgākajiem etniskās tīrīšanas veicējiem. Tad arī te varētu pieminēt šo frāzi no upes līdz jūrai, Palestīna būs brīva, ja, par ko runā šī frāze, tas ir no Jordānas upes līdz pat jūrai. Brīva no kā? Brīva no ebrejiem, brīva no izraēliešiem. Ja. Tātad, kurš cenšas īstenot šo etnisko tīrīšanu un genocīdu, tas ir tieši Hamas un arābiskā pasaule pret ebrejiem. Tad vēl viens ir šis aparteids, ja, ko pārmet, kas gan vairāk asociējas ar Dienvidāfriku, tātad tas ir rasu šķirošana, segregācija. Bet, kā jau tu pieminēji, 21% no Izraēlas iedzīvotājiem ir arābi, tātad tie ir aptuveni 2 miljoni cilvēku. 17 arābi ir Izraēlas saimā, Knesetā, ja, un arī augstākajos līmeņos, kā piemēram tiesneši, arī ir arābi, kas izdara ļoti nozīmīgus lēmumus, pieņem tiesas lēmumus, ir arābi. Ja, tā kā te par to grūti būtu runāt. Tie ir cilvēki, kas mētājas ar frāzēm, bet viņiem nav nekādu paskaidrojumu
paskaidrojumu par to. Nu, tad vēl viens ir genocīds. Tātad Izraela šobrīd īsteno genocīdu pret palestīniešiem. Nu, te uzreiz varētu teikt, ja viņi tiešām to gribētu izdarīt, tātad noslaucīt palestīniešu no zemes virsmas, tas jau būtu noticis 8. oktobrī. Viņi to būtu varējuši izdarīt vienā dienā. Bet kas ir interesanti, tās pirmās ziņas, kad Izraela tā kā identificēja vienu māju, zem kuras atrodas Hamas vistas štābs, ja, tad to sacīja paši palestīnieši, ka izraēlieši vispirms brīdināja tās mājas īpašnieku, gan zvanot, gan arī brīdinājumu šāvienu tiek izdarīt. Un tā skrējlaps viņi kaisīja, ja, lai atstāja to māju, iziet, jo tur atrodas teroristu infrastruktūra zem tās mājas. Tā kā uzskatīt, ka viņi vienkārši bliež uz aklo, ja kaut kur nedomājot par civiliedzīvotājiem, nu, tā nav patiesība. Vēl viens no argumentiem, ko mēs kādreiz saskaramies, ir, ka Gaza ir cietums. Ka Gaza ir cietums, atvērts cietums. Te, protams, var jautāt, kā tas var būt cietums, ja viņiem ir robeža ar Ēģipti, kas arī ir arābu zeme. Un arābi, kā jau jūs ziniet, musulmaņi ir viena liela nācija. Viņu mērķis ir dominēt visu pasauli. Ja? Viņi būs noteikti tie, kas uzņemtu un parūpētos, kur tad ir visas apkārt esošās musulmaņu zemes, kas neuzņem bēgus, kas necenšas palīdzēt šiem civiliedzīvotājiem, lai tie varētu paglābties. Nu, es tā domāju, ka daļa no visas tās problēmas ir tā, ka šie Hamas, kas ir pie varas tajā Gazas sektorā, viņi tur ir ievēlēti, kad pilsoņi viņus atbalsta šo teroristisko organizāciju, viņi atbalsta vēlēšanās, ja cilvēki gāja un vēlēja par Hamas, lai Hamas valdi pār mūsu zemi. Viņi nav uzņēmušies šīs te valsts funkcijas. Viņi negribēja, lai tā būtu valsts, tad viņiem būtu jāgarantē gan kaut kāda likuma ievērošana, gan drošība, gan kaut kāds starptautiskie nolīgumi. Un citiem vārdiem, viņi varētu uzbūvēt to savu. Tas ir vidusjūras piekrasts. Viņi tur varētu uzbūvēt veselu rindu, visādas, attīstīt viesnīcu tīklu, kā to dara citas valsts tur apkārt. Bet viņi neko no tā nedarīja, viņiem tikai viens mērķis, viņi gribēja nopirkt nelegāli, ievest tur pēc iespējas vairāk ieroču. Viss, ko viņi dara, viņi vienkārši dzīvo no naudas, kuru viņi ar pārmetumiem dabū no Izraels, no Amerikas, no Eiropas, no apvienotajām nācijām. Hamas budžets katru gadu ir 2,4 miljārdi eiro. Un tas ir tikai paņemts, ja tas nekas nav tur ražots uz vietas, tas viss ir paņemts no citiem. Un kas tiek īstenots nevis, lai veidotu bumbu patvērsums, piemēram, lai paglābtu savus cilvēkus no šīm spridzekļiem, no raķetēm, bet tieši, lai veidotu tuneļus, ignorējot un pakļaujot savus civiliedzīvotājus riskiem. Un vēl viena lieta, kas ir jāpiebilst šeit, runājot par Gazu kā cietumu, ka 2005. gadā Izraela pilnībā atstāja Gazas sektoru. Tātad viņiem ir pilnīga pašnoteikšanās. Gazas sektorā bijusi jau 18 gadus, kā arī tur nedzīvo vairs neviena jūdi, kas varētu šo viņu zemi mēģināt piesavināties. Un 18 gadu laikā mēs varam redzēt, cik tālu viņi ir nonākuši un kā viņi spēj pārvaldīt šo teritoriju. Nu, to pat nav jābrauc uz Gazu skatīties. Ja. Savā laikā, 92. gadā, es mācījos Upsalā. Un mēs dzīvojam visu to gadu, mēs dzīvojam tādā ļoti romantiskā, ļoti jaukā tādā vietiņā Upsalā, saucās Gottsunda. Un jau tad kaut kāda arī daļa no tiem bija palestīnieši, kas atbrauca, un Zviedrija uzņēma viņus kā bēgļus, jo viņiem tur grūti, viņiem netaisnība un tā, viņi grib normāli dzīvot. Nu, lūk, pēc tam mēs aizbraucām dažus gadus vēlāk uz to pašu romantisko Gottsundu. Viņa bija pilna ar šiem cilvēkiem, viņi neko nestrādāja. Ja tu iebrauc, mēs gribējām apskatīt tās vecās romantiskās vietas, kur mēs staigājāmies ar saviem bērniem un tur baudījām visu to Zviedrijas dabas skaistumu. Uz mums skatījās tā, it kā mēs jutāmies tur apdraudēti, jo katrs, kas tur iebrauc, tam bija jābūt vai vietējam, vai tam palestīnietim, vai visi citi tika uzskatīti kā tādi nelabvēļi. Uzskatīt, ka tie ir tādi cilvēki, kas grib atrast darbu un integrēties Zviedrijā. Zviedri ļoti ar to ir vīlušies. Ja? Un mēs kaut ko no tā varam saprast, ka apmēram tāda pati atmosfēra ir tajā Gazas sektorā, kur cilvēki vienkārši to savu dusmu un aizvainojumu un sarūktinājumu nevis cenšas to realizēt, kaut kā uzlabot tos savus dzīves apstākļus, bet viņi vaino visu pasauli par to situāciju, kādā viņi ir.
un viņi apvainoja. Es esmu dzirdējis to, ka no gazas sektora kristiešiem, Eiropa no mums ir novērsusies, Amerika no mums ir novērsusies. Kur viņi ir? Kur ir tā palīdzība no viņiem? Bībelē teiks, ka tu nestrādā, tad tā ir kā ir to ēšana. Bet tā ir tur realitāte. Tajā vietā tā ir realitāte, kamēr Hamas vadība dzīvo Kataras piedzvaigžņu viesnīcās un ir uzkrājušas miljardus eiro, tātad uzdzīvojušies uz šī konflikta. Vēl viens no argumentiem, ko kādreiz min pret šo Izraēlu, ir cilvēku tiesības. Tātad mēs esam par cilvēku tiesībām, un te, protams, ka nekad runa nav par ebreju cilvēktiesībām, par viņu tiesībām cīnīties vai atgūt savus nolaupītos bērnus. Un pievērsiet uzmanību tam, ka šie Hamas teroristi nolaupīja bērnus, sievietes, vecākus cilvēkus un arī vīriešus, civilos iedzīvotājus. Kur tagad, kad notiek atkal šī apmaiņa, kad Izraela atgūst šos gūstekņus un atdod viņiem atpakaļ savus no cietuma cilvēkus, kas ir palestīniešu teroristi, tur daudz no tiem ir tādi, kas ir vai nu spridzinājušies vai dūruši. Tie nav kādi, ko miermīlīgi aizgāja nolaupīja no viņu namiem, nogalinot viņu ģimenes. Kaut kur izskan tā, ziniet, ķīlnieku apmaiņa. Izraela dod ķīlniekus un ebreji dod 1-10, man liekas, ka tur tā... Ir bijuši tādi gadījumi, kad vienu ebreju karavīru maina pret 50 cietumniekiem, kas visi ir piedzīvojuši taisnu tiesu, kur noziegumi ir pierādīti, parādīti, un redzami salīdzināt ar valsts likumdošanu, un viņi nav linčoti, viņi ir ielikt uz kaut kādu noteiktu termiņu cietumā, kurā viņus ēdina, kur viņi mazgājas, kur viņi atrodas salīdzinoši labos apstākļos. Tas ir brēcoši, tāda netaisnība, ka cilvēki vienkārši tā visu met pār vienu kārti un domādami, ka iestājas par cietējiem. Es redzēju kādu bildi, kur bija attēlota arābu sieviete, kura tiek atgriezta palestīniešiem. Un viņai bija tāda sakropļota seja. Un tad no vienas puses tur varētu būt virsraksts, tātad Izraela atgriež šo ķīlnieci, atgriež. Un tad visi cilvēki var teikt, vai, kas tur noticis. Bet tad tur ir tas konteksts ir tāds, tātad, ka tā ir sieviete, kura paši uzspridzinoties Izraels teritorijā tika aizvest uz Izraels slimnīcu, izglābt viņas dzīvību, atlabusi, tad legāli notiesāti, pierādot viņas vainu tajā lietā, nonākusi cietumā, tagad tiek atgriezta atpakaļ Palestīnā. Bet runājot par cilvēktiesībām, te, protams, rodas jautājums, kāpēc mums nerūp un kāpēc varbūt, ja tu šobrīd iestājies, tas cilvēktiesības, kāpēc mums nerūp daudz citi konflikti, kas notiek tuvajos austrumos, un tādā ziņā tas, kas notiek starp Izraēlu un Palestīnu, ir viens no mazākajiem konfliktiem, kur ir vismazāk cietušie, salīdzinot ar visu, kas notiek tajā vidē. Ja mēs varam runāt par Jemenu, kur šobrīd notiek cilvēku civilais karš, kur tiek uzskatīts, ka tā ir lielākā humanitārā krīze pasaules vēsturē iespējams. Vai ne pasaules vēsturē, vismaz šobrīd, kas notiek. Tur ir simtiem tūkstoši bērni, kas mirst badā, kur ir ārkārtīgi milzīgas problēmas. Tāpat ir problēmas Sīrijā, Etiopijā, Sudānā, Nikaragvā, Irānā un vēl daudzās citās vietās tūkstošiem cilvēku tiek arestēti, kas pretojas savai valdībai, kas iestājas, kas cenšas cīnīties, pretoties starp dažādām reliģiskām grupām, bet visiem tā uzmanība ir tikai uz šo vienu mazo, vienīgo demokrātisko tautu, kas atrodas šajā reģionā, tikai uz Izraēlu. Un nosodījums ir tieši pret viņiem, lai gan viņi ir tie, kas tiešām nemērķē uz neapbruņotiem civiliedzīvotājiem un cenšas pasargāt gan izraēliešus, gan arī tos, kas ir Palestīnā civilos. Es gribētu teikt, ka tas ir tāpēc, ka tas konflikts rezonē visas pasaules sirdī. Un mēs it kā šobrīd sakam, ka lielākā daļa cilvēku jau ir, tā kā izlēmuši, ka viņi ir pret izraēliešiem. Bet tāda nav visi, tāda nav visi. Un šis te Hamas, tā metodika, ka viņi uzbrūk, un pēc tam viņi kliedz, kad Izraēla cenšas kaut kā tur sakārtot to lietu un atrast tos vainīgos, tad palestīnieši kliedz, ka paskatieties, kāda vardarbība tā Izraēla. Tas atkārtojas, šis scenārijs atkārtojas jau entos gadus pēc kārtas. Tur nav nekas jauns. Vienīgi šajā reizē tas mērogs ir neiedomājams. Vienā dienā 2000 cilvēki vienkārši
uz līdzenas vietas, tur koncertos un tā tālāk slaktēt. Nežēlīgi. Tas nav vienkārši nošaut, tas vienkārši tur ir zadistiski, tādi asinskāri, zemiski veidi, kā tie cilvēki tika pazemoti un nogalināti. Nu, tas par kaut ko vajadzētu likt aizdomāties mums. Jā. Bet tajā pašā laikā ir daudz cilvēku. Mēs esam vieni no tiem, kurus sirdīs ir tieši šī solidaritāte ar Dieva tautu, un kas caur šiem putekļiem spēj saskatīt to īstenoto lietu būtību un cēloņu sakarību, to ķēdi. Tad vēl daži tādi kristīgi tipi pārmetumi, vai argumenti, piemēram, ka Izraela nav atvērta un draudzīga kristiešiem. Ja? Ir kādi, kas saskarās tur, lai gan es esmu bijis tur, visi tur ir izveidots tā, lai kristieši tur labi justos, bet, protams, ka ir tāda, teiksim, reliģiskā vide, reliģiskie jūdi, kur varbūt netik ļoti priecājās par to, ka kristieši tur ir. Jā. Nu, man gribētos teikt, katrā ziņā tas nav arguments. Šis arguments ir to var izteikt tikai cilvēks, kurš tur nav bijis, kurš Izrēlā nav bijis, jo visi, kas ir bijuši, zina, ka kurā arī vietiņā tu neaiziet. Ja tu paskaties apkārt un redzi tur Izraēlas kareivis vai Izraēlas policistus, tu jūties droši. Ja? Viss ir kārtībā. Ja viņu nav, ja tur apkārt ir tie ko mēs, ne mēs, bet tie, ko pasauli aizstāv, jā, tā tu nejūties vairs galīgi droši, un izteikt šo te argumentu ir tā kā spļaut viņiem sejā. Tas nav godīgi. Tajā pašā laikā, protams, ka tie, kas atnāk ar tādu romantisku attieksmi, tā kā kādreiz savā laikā Mārtiņš Luters domāja, kad ebreji masveidā nāks pie viņu uz viņu baznīcu, ja, jo viņš taču izturās daudz pareizāk nekā tajā laikā. Viņš kādā sprediķī viņš tur ļoti konkrēti saka, Mārtiņš Luters vispār bija tāds asu valoda viņam bija, viņš teica, ja ebreji sastopoties ar šo te katoļu bīskapu un priesteru attieksmi, tas būtu neiespējami, ka viņi varētu pievienoties kristīgai ticībai. Bet krietni vēlāk, kad viņš jau pats bija vecāks kļuvis un bija slims beigās, viņš arī sadusmojās uz ebrejiem, ka viņi nenāca pie viņa. Tātad mēs varam sadusmoties uz ebrejiem, ka viņi mūs nepieņem. Mūs kā evaņģēlistus, kad mēs nākam ar jauno derību, ar evaņģēliju vēsti, viņi mūs nepieņem. Ja? Un tam varētu būt ļoti labs arguments, ja tu palasītu grāmatas par šīm vēsturiskajām attiecībām, kristīgai baznīcai un ebrejiem, cik daudz mēs ar Kristus vārdu, paldies Dievam, es tur neesmu, ja, bet vēsturiskā, kristīgā baznīca, tajā atkāpšanās laikā, es tiešām uzskatu, ka viduslaiki bija tie laiki, par kuriem Bībelē saka, kad nāks atkāpšanās. Pāvils saka, vēl jānāk atkrišanai, ja, ka tie bija tie viduslaiki, kad bija tāda dramatiska atkāpšanās. Un viena no tām pazīmēm bija, ka baznīca bija ārkārtīgi naidīga pret ebrejiem. Mums vajadzētu aizdomāties par to, ka varbūt viss nav tik viennozīmīgi. Tajā pašā laikā apostuls Pāvils jau mums runā par to Romiešu vēstulītē 11. nodaļā. Viņš saka, kas attiecās uz evaņģēliju, viņi ir jūsu ienaidnieki, vai viņi ir evaņģēlija ienaidnieki jūsu dēļ. King James saka, ka tas ir mums par labu, jo Pāvils vispār romiešiem 11. nodaļu viņš velta šim te jautājumam, ja, ebreji, un ka viņi nepieņem evaņģēliju. Tā pašā laikā viņš saka, ka mēs jūtamies bijīgi pret viņiem, jo viņi ir Dieva mīļoti sentēvu dēļ. Tātad apgalvojums, ka ebreji ir slikti, tāpēc, ka viņi nenāk uz mūsu dievkalpojumu, nenāk mūsu baznīcās, vai tad tik daudz latviešu nāk? Man liekas, ka mēs nevaram pārmest savai tautai, ka mēs esam pārlieku dievbijīgi. Un redziet, ebreji tāda nav. Tā kā no vienas puses, kamēr Izraela kā nācija ir tā kā aizvērta kristiešiem un kristīgai mācībai, tā ir laba ziņa, jo žēlastības laiks vēl ir pār pagānu tautām. Iespējams, ka tās ir pēdējās sekundes, ja? Bet vēl ir šis te latviešu, krievu, ukraiņu, igauņu, starp citu pasaulē visateistiskākā valsts. Jā, mums ir laiks meklēt to kungu, varbūt tie ir pēdējie laiks. Jā. Es atceros, ka mēs ar sievu, mūsu medus mēnesī mēs bijām Izrēlā, un tad mēs arī paši apbraukājām dažas no tādām vēsturiskām pilsētām, un tad mēs devāmies uz Bētlemi.
Un dažus desmitus gadus atpakaļ Bētleme 80% no tiem iedzīvotājiem bija kristieši, bet tagad vairāk 80% un strauji samazinās kristiešu kopienu tur. Vairāk 80% jau tur ir musulmaņu arābi. Ja? Un, kad mēs tur iebraucām, tur bija vairākas mošejas, ko mēs redzējām, visas sievietes tikai acis ārā. Ja? Un atverot vaļā durvis, vēl sākās tas sauciens uz viņu lūkšanām, palika tik neomulīgi, ka mēs tā arī Betlemē var teikt, ka īsti neesam bijuši. Tas runājot par to atvērtību un draudzīgumu un tam līdzīgi. Vēl viens no argumentiem, ko var dzirdēt, ir, ka arī Gazā ir kristieši. To arī pieminēja, tur ir tādi saujiņi kristieši. Man ir grūti izprast, kā tādā saprotot arī islāmu, saprotot to reliģiju, bet par to mēs varbūt tagad nerunāsim. Vai tas ir arguments? Man liekas, ka tas nav arguments. Ne jau tam dēļ, ka tur ir kādi kristieši, mēs atbalstam Hamas, līdzīgi kā Krievijā arī ir patiesi kristieši, kāds no viņiem es pat pazīstu, bet ne jau tam dēļ es atbalstīšu Krievijas agresiju viņu kaimiņu valstīs. Jā, starp citu. Es piedalījos vienā preses konferencē, kur šīs Gazas sektora kristieši, tā konference, tā preses konference bija tāda no īstās vietas. Jā, tie cilvēki tagad stāstīs, kas tad tur ir. Un jā, tur bija vairāki priesteri, kas tur ir pareizticīgi un, ja nemaldos, es varu kļūdīties, ja tur ar precīzi nosaukumu, tā bija kaut kāda tur, kura tieši tā baznīca bija. Tās bija kādas no tradicionālām konfesijām, kuru priesteri tāda stāsta par situāciju. Lūk, un pirmais, ko es pamanīju, ka neviens no tiem kristiešiem nenosodīja Hamas, un neviens neizteica šo te domu, ka lūdzu Izraēlu, ebreji, piedodiet, ja, mani tautieši, ja, kas nav kristieši, ja, viņi tā tad ir arī palestīnieši, bet viņi ir kristieši. Viņi neuzņēmās nekādu atbildību. Un te es domāju, ja latvieši, pieņemsim mūsu tautieši, ja būtu iebrukuši Igaunijā, piemēram, un tur kādā pilsētā nogalinājuši tur kāds pāris 10 igauņi, un tagad viņi kaut kur iemukuši to tur, un mēs runātu par to. Vai mums ar tevi nebūtu kauns? Mēs neteiktu, mums ļoti žēl, ka mani tautieši ir kaut ko tik asiņai un tik riebīgi izdarījuši jums. Lūdzu, piedodiet, mēs negribējam, mēs esam pret to. Kā mēs nepamanījām, ka tepat mums blakus tika gatavos tik zvērīgs, tik asiņains noziegums. Neviens no tiem Palestīnas kristiešiem, neviens neizteica, labi, viņi baidās par savu dzīvību, viņi nenosodīja Hamas. Bet neviens neizteica līdzjūtību un atbalstu, kaut vai nožēlu par to, ka šis asiņainais noziegums ir noticis. Un tas man par kaut ko lika runāt. Protams, ka viņi saka, mūsu ir nedaudz pavisam, un ja jūs gribat, lai mūsu baznīca paliek tukša, tad viens no tiem cilvēkiem teica, ziniet ko, mēs taisamies emigrēt. Un es domāju, uz kurien viņam tas žurnālists, uz kurien tas grib emigrēt. Tad jau Gaza nav cietums, ja viņi var emigrēt. Viņš saka, mēs gribam emigrēt uz Īriju, braukšu uz Īriju. Nevis, teiksim, uz kaut kādu uz Arābu valstīm, uz Ēģiptu vai Sīriju, ja? Kur reāli ir. Kur ir īsti ar arābiem? Kur tu var brīvi piekopt savu ticību. Nē, viņi braukšot uz Īriju. Man tas radās tāds pārdoms. Jā, un pirms tu padalies ar kādiem bibliskiem iemesliem, kamdēļ mēs, lai gan sākumā drusku jau tam pieskāries, kamdēļ mēs esam par Izrēlu. Un katram kristietim, un, protams, kad es nebūšu viens no tiem, kas teiks, teiksim, ja tu esi kristietis un tu esi arī šajā te burbulī varbūt uzaudzis vai šobrīd atrodies, kur tu esi tā kā arī pret Izraēlas pozīciju, ka tu tur neesi glābts vai tam līdzīgi, jo iespējams vienkārši tev ir nepareiza informācija. Un tāpat laikā vajadzētu būt mīlestībai uz viņa zemi, uz viņa tautu. To pat mēs dzirdam liecībās, kur ir cilvēki, kas izglābušies no naidīgām arābu valstīm, ja, no tādām ideoloģijām un nākuši pie ticības, viņiem pārdabiski mīlestība nāk uz Jēzu un uz šo te Izraēlu tautu, uz Jeruzālemi. Bet pirms tu par to runā, es gribētu tikai pateikt, ka antisemītisms, jeb šāds te naids pret jūdiem, pret ebrejiem, arī nav nekas jauns. Ja jūs vēlaties, varat pastīties internetā tādu terminu kā antisemītisma vēsture, ja? History of Antisemitism, un tad jūs redzēsiet par to, kā daudz un dažādas izpausmes tam ir bijis, bet viens un tas pats tātad virziens, viens un tas pats tāds
jāsaka, jau pirms kristietības, ja tur ir etniskais, reliģiskais, pēc tam ir rasu antisemītisms, pēc tam tas noved līdz nacismam, ja, kur arī arābi un nacisti kopīgi sadarbojās un mācījās viens no otra, kā to vislabāk īstenot. Un tad jau arī tālāk tas ir mūsdienu antisemītisms, kurš kādreiz ieņem tādu politkorektāku, tādu paskatu, kas ir anticionisms, ja, anti-Izrēlu, anti šīto tautas pastāvēšanu, anti pret to, iestāšanās pret to, ka ebreji var atgriezties zemē un dzīvot mierā, paši noteikt to, kas notiek ar viņiem un viņu pašu bērniem. Un arī tāda kā frāze, ka ja mēs arī kā kristieši vai vienkārši kā sabiedrības locekļi nerunājam pret antisemītismu, tad mēs esam šī te antisemītisma daļa, mēs esam daļa no problēmas. Ja? Jo kam dēļ holokausts varēja notikt? Tam dēļ, kad sabiedrības inteliģence, tā bija inteliģence, kas to visu izgudroja, kas to visu izplānoja, un sabiedrības gaišākie prāti, gaišākā daļa klusēja vai iesaistījās tajā, ja? Aizgāja pa vilni, un tad viņi tika saindēti, sabojāti tik tālu, ka kādi jau domāja, ka dara varoņu darbus, noslapkavojot, ja? Iznīcinot veselu tautu, miljoniem cilvēku. Un tā kā naids pret ebrejiem ir bijis aktuāls visos laikos, un šajā laikā mums īpaši kā draudzei un visai, ka sabiedrībai ir jābūt pret to 100%. Bet varbūt dažs biblisks iemesls, kamdēļ tad mēs esam par Izraelu. Man palicis ir atmiņā ļoti tāds spilgts teksts, kuru bija sacījis viens Irānis. Jā, tā Irāna tā tad ir viena no valstīm, kas arī pasludinājusi, ka viņas galvenais mērķis ir, vai viņas mērķis ir iznīcināt Izraelu, un tāpēc viņi cenšas tikt pie kodolieročiem, jo viņi grib tos pielietot pret Izraelu, un kā mēs jūtam šobrīd arī tā pretīm stāvēšana, iespējams aiz lielas daļas teroristu tieši stāv Irāna. Bet tas Irāna sacīja tā, nav iespējams būt Kristus māceklim un nemīlēt Izraelu. Un, kad to saka amerikāns, tas tā kā liekas, bet kad to saka Irānis, ja, kurš uzaudzis šajā te visā tajā naida atmosfērā pret Izraelu, par to ir jāizdomājas. Un es tiešām viņam gribētu piekrist, ka īsts Kristus māceklis, īsts cilvēks, kurš tic kungam, Jēzum, Kristum, viņš nevar ienīst ebrejus. Tas nav iespējams. Ja. Tad viņš kaut ko ir palaidis garām, vai kaut kas viņa sirdī notiek nepareizi. Jā, kaut kas ir nepareizs. Viņš kaut ko Bībelē nav sapratis. Un jā, tādas modernas kaut kādas tādas nepareizas koncepcijas viņas ir. Jā. Iespējams, ka viņas arī nāks šeit, Latvijā, bet es gribētu kāds pāris lietas vienkārši īstenībā tur droši vien, ka tāds Bībeles skolotājs varētu atrast desmitiem visādus iemeslus, kāpēc mums vajadzētu iestāties par Izraelu. Es uzskaitīšu dažas. Un tā pirmā ir, ka iestāties par to, kuru vajā, iestāties par to, kuru apdraud, nicina un nīst, ir absolūti kristīgās ticības tāds absolūti pats pamats, jā, žēlsirdība. Žēlsirdība, mēs zinām, Jēzus mums rādīja tādu žēlsirdīgā samariešu tēlu, kurš ieraudzīja cilvēku, kurš tika laupītājs sasists, pamest tur ceļa malā, un tad viņš viņu uzņemās par viņu rūpes. Un tad viņš beigās uzdod jautājumu, kurš tad ir tas tuvākais, un tad viņš saka saviem klausītājiem, tad ej un dari tu arī tāpat. Tas ir tāds, mēs kā varētu to kā tādu ieteikumu uztvert. Es domāju, ka tas ir kaut kas vairāk nekā ieteikums. Un Mateja evaņģelijā 18. nodaļā mēs lasām par cilvēku, kuram tika piedots parāds. Ja? Un tad viņš saka, ja es par tevi apžēlojos, vai tev arī nebija apžēloties par to, kurš ir tev parādā. Ja? Un te ir, varbūt pieminēsim tos gadījumus, ka es strādāju tur tādā kolektīvā, vai man kaimiņš bija ebrejs, un viņš tur šitāds bija neiecietīgs un tā tālāk. Tad, ja mēs ar tādu pieejam, tad nav neviena tauta, kuru mēs varētu vispār cienīt, jo mums atradīsim, katrā tautā ir kaut kāds cilvēks, kas mums var kaut ko nodarīt pāri. Otrs, man gribētos teikt, ka Jēzus šo te ebreju tautas likteni, viņš to ļoti asociē ar sevi.
Un Mateja evaņģēlijas 25. nodaļā, kur mēs lasām tos vārdus, kurus visi kristieši ļoti labi zina, kur Jēzus saka, ka es biju cietumā, es biju izsalcis, es biju kails, es biju slims, ja? Jūs esat nākuši, paēdinājuši, apģērbuši mani. Nu, manuprāt, neviens man nevar to noliekt, ka te neiet runa. Ja? Te, protams, iet runa arī par kristieti, ja? Par Dievu bērnu, bet gribētu teikt, ka te iet runa par ebreju cilvēku, par Jēzus pēc miesas, ja, cilts brāli, ja, cilts piederīgo. Un tā kā es gribētu, ka tas ir no, kurš tas bija pravietis, pravietis Joēls, ja, to raksta vēlāk savā 4. nodaļā, ka šis ir tā kā vairāk detalizēts pravieša Joēla, tā situācija, kādu viņš zīmē, tikai Jēzus to vēl vairāk detalizē. Un, ja mēs runājam par Dieva tautu, tad Jeremijas grāmatā 30. nodaļā, 7. pantā tiek nosaukts šis te bēdu laiks, un tas ir tas, uz ko mēs strauji virzamies, Jēkaba bēdu laiks. Bibliskajā vēsturē tāda ir bijuši vairāk gadījumi, kad Izraēla tauta iet cauri savam soda laikam. Un tad tie, kas apkārtējās tautas izmanto to, un viņi uzdzīvo, un viņi vēl tur gūs labumu no tā. Un tad vēlāk Dievs saka, vai tad jūs nesaprotat, tā ir mana tauta. Un jā, viņi ir nopelnījuši sodu, bet par to, ka jūs neiežēlojaties par viņiem, tad jūs dabūsiet dubultā to visu atpakaļ. Un tepat Jeremija to saka, 30. nodaļā, viņš saka, visi, 16. pants, visi, kas tevi cenšies aprīt, tiks aprīti. Visi tavi apspiedēji aizies ieslodzījumā, kas tevi putināja un postīja, tiks pakļaut postam. Visus, kas tevi aplaupījies, nodošu laupītāju rokās. Tā kā faktiski te ir tas pats, ko Dievs sacīja Abrahamam, tikai citiem vārdiem. Un ja šobrīd mēs redzam, ka tas ir tāds Jēkaba bēdu laiks, mums vajadzētu iestāties un nekādā gadījumā nenostāties postītāju, laupītāju un paverdzinātāju pusē. Vēl viens no argumentiem, kāpēc mums vajadzētu nostāties Dieva tautas pusē, ka šī pozīcija ir tā kā tāds šķīrēja, tāds barjeri, ja. To var nostāties barikāžu vienā vai otrā pusē. Un ļoti svarīgi, viena no šīm te attieksmēm pret ebreju tautu pasaka, vai tu esi pareizajā vai nepareizajā pusē, jo ebreji ir Dieva tauta, Izraels ir Dieva tauta. Tas nenozīmē, ka viņi visu dara pareizi. Ne, tas nav tas, ko mēs sakam. Mēs nesakam, ka viņi ir šobrīd absolūti svēti un viņi perfekti dara Dievu gribu. Tas nav tas, ko mēs sakam. Mēs sakam, ka tie ļaudis, tā tauta ir Dieva tauta un Dievs pats ar viņiem tiks galā. Mūsu labāk, mūsu pareizā lieta ir atbalstīt viņus. Šī te doma par to, ka Dievs ir atmetis savu tautu, viņi starp citu ir diezgan populāri, ja, ka ebreji viss tā misija ir beigusies, ja, un tas viss viņi vairs... Kristieši ir jaunie ebreji. Jā, kristieši ir jaunā draudze, ja jaunais Izraels ir mēs kristieši, ja ebreji vienkārši viena no tautiņām kaut kādu tur, un nemaz nav tā labākā tautiņa. Ja. Viņi ir sena, absolūti sena, tāpat kā antisemītisma, ja, palasiet Esteras grāmatu, tas ir antisemītisms vēl vairāk. Paskatieties, pirmajam nebūs, ja otrajā Mūzes grāmatā, kur Eģiptē jau ir antisemītisms, ja viņus vajag iznīcināt, viņus vajag likvidēt, viņus vajag paverdzināt. Lūk, bet kur Jeremija grāmatas 33. nodaļā ir tā rakstvieta, kur es neizlasīšu, vienkārši atgādināšu to domu, kur Dievs saka pravietim, vai tu neesi ievērojis, ko apgalvo ļaudis, kad tie saka tās abas ciltis, jeb tos abus namus, ko tas kungs kādreiz sev bija izraudzījis, viņš ir pametis, tātad atmetis, viss, viņi nav nekāda Dieva tauta. Un kā tie nicina manu tautu, it kā pēc viņu domām tā vairs nebūtu nekāda tauta. Un tad ir tāds ultimatīvs Dieva apgalvojums. Tā saka tas kungs, ja mana derība ar dienu un ar nakti nepastāvētu, un ja es nebūtu devis nesatricināmus debesu un zemes likumus, tikai tad es pamestu Jēkabu un man kalpa Dāvida pēcnācējus. Respektīvi, paskaties ārā, ja ārā ir saulīte savā vietā un mēnesis savā vietā un zeme vēl aizvien riņķo ap sauli, Izraels ir Dieva tauta un neļauj, lai tev to kāds iestāst kaut ko citu.
Atgādināšu vēl Romiešiem 11.1, kur Pāvils uzdod tieši tādu jautājumu, vai Dievs savu tautu ir atstūmis, un tāds ļoti tāds sakāpināts, ļoti emocionāls, ļoti tāds stingrs noraidījums. Ne pavisam nē. Es varbūt neesmu valodnieks, bet tie cilvēki, kas ir pētījuši to valodu, kādu šeit apostols Pāvils lieto, tad vēl stiprāk būtu pateikt, jāsāk lamāties, bet Dievs negrib lamāties, Pāvils negrib lamāties, viņš ir kaut ko tādu nevar iedomāties. Ja Dievs būtu atmetis savu tautu, ja Dievs ir atmetis savu tautu, tad nevienam nav cerības. Tad Dieva uzticība ir vienkārši nesaprotama, viņi ir nedroši. Bet tas, ka Dievs nav atmetis savu tautu. Un te es gribu piemetināt vēlreiz to Joela grāmatu 4. nodaļu, kur ir runa par laiku beigām. Laiku beigas ir laiks, kurā mēs šobrīd strauji ieejam iekšā. Un tur Joels saka, Dieva vārds, viņš citēja, sapulcināšu vienu vietu visas tautas, novedīšu viņas Jošafata ielējā, tad mēs zinām, ka būs tāds kara gājiens pret Izraēlu, un sākšu ar viņām tur tiesāties manas tautas un mana mantojuma tiesas Izraēla dēļ. Mana tauta. Dievs saka, Joels runā par pēdējiem laikiem, saka, tā ir mana tauta. Un te tālāk viņš saka, jo viņas ir izkaisījuši manu tautu citu tautu starpā, sadalījušas gabalos mana paša zemi. Un metuši kauliņus par manas tautas likteni, viņas aizdevuši projām manas tautas zēnus, samaksām par prieka meitām, pārdevušas manas tautas meitenes par vīnu, ko pēc tam nodzēruši. Tātad, iegūši savu finansiālu labklājību, un ļoti daudz šodien peldās Arābu valsts vai Islamu valstu naudās tieši ar savu pozīciju pret Izraēlu. Es to dzirdēju no šī universitātes profesora apgalvojuma, ka cilvēki ir pieraduši pie tās naudas, kura nav par brīvu, un viena no izpausmēm ir tā, ka viņi nostājas pret Izraēlu. Bet Dievs saka, es tiesāšu savus tautas par viņu attieksmi pret manu tautu, ka viņi pārdevuši manas tautas zēnus. Un tas ir tas, ko mēs redzam šobrīd. Mēs redzam, ka šie sagrābtie ķīlnieki tiek kļūst par tādu tirgošanās iemeslu. Ja viņi pārdod atpakaļ šos Izraels karavīrus, Izraels pilsoņus, un citiem vārdiem pravietis Joels burtiski runā par to, kas šeit notiek, un Dievs saka, es par to visu prasīšu atbildību. Beigās, vai tad ebreji jau nav pieņēmuši Jēzu, viņi paši vainīgi? Vai ebreji nav pieņēmuši Jēzu? Es nezinu, man gribētos, lai tad cilvēki salīdzina. Ja jau ebreji nav pieņēmuši Jēzu, un viņiem tagad jācieš lāsts un šausmas, kas ir ar latviešiem, kas ir ar igauņiem, kas ir ar kādam citām tautām, vai mēs esam pieņēmuši Jēzu. Tā pašā laikā apostoļu darbos mēs lasām, Jāņa 1. nodaļā mēs lasām 11. pantā, cik viņi uzņēma, tiem viņš deva varu, 12. pants, kļūt par Dievu bērniem. Tad bija tie, kas viņi neuzņēma. Jā, bija, kas viņi neuzņēma. Bet bija tie, kas uzņēma. Apostoļu darbos mēs lasām 3000, 5000, un var tik daudz, ka cilvēki vairs nevarēs saskaitīt. Bija priesteri, kas kalpoja vēl vecās derības tajā templī un runāja valodās, kas bija pieņēmuši Mesiju par savu kungu, saņēmuši svētā gara dāvanu. Apgalvot, ka ebreji vienkārši viennozīmīgi ir noraidījuši. Turpat Romiešiem 11. nodaļā apostols Pāvils saka, ka nav tā, ka visi ir atraidījuši. Dievs vienmēr ir atlicinājis mazākumu, kas ir palikuši viņam uzticam. Arī šodien tāda ir. Izraēlā ir daudz mesijāniskas draudzes, kas drosmīgi pasludina Mesiju, kungu, Jēzu Kristu. Viņu mazliet atšķirās, viņu tā leksika, kā viņi nesauc par draudzi, viņi sauc par congregation vai sanāksmi. Un viņi nesaka Kristus, viņi saka Mesija un tā tālāk. Kaut kas mazliet, viņi tā kā atebreiskojuši atpakaļ to evaņģēliju, kur mēs esam padarījuši latvietisku, vācieši padarījuši vācisku un tā tālāk. Bet ebreji nav masveidā, kā tauta, nav noraidījuši Mesiju. Pāvils turpat Romiešiem 11. nodaļā viņš saka, ka daļai viņu ir aptumšotas acis mūsu dēļ, lai pagānu pilnais skaits ienāktos, lai mēs vēl varētu glābties. Bet tas vienu dienu tiks noņemts šis apsējs no viņa acīm. Viņi atgriezīsies pie sava kunga un glābē. Un, mīļie draugi, mēs redzēsim, ko nozīmē patiesa
patiesi nodevusies tauta savam mesijam, savam glābējam. Šobrīd mēs esam aicināti viņos izraisīt kaut kādu greizsirdību. Es jums apsolu, ka tad, kad Izraels atzīs savu mesiju, kad šīs apsejas no viņa acīm tiks noņemts, mēs būsim greizsirdīgi uz to, kā viņi mīl, cik ļoti viņi uzupurēsies par viņu, par savu kungu un glābēju un nodosies viņam. Doktors Maikls Brauns, kad bija šeit Latvijā, es prasīju viņam par tādiem mērķiem, kas viņam ir, un tad, protams, kad mēs lūdzam par atmodu mūsu zemēs un arī par atmošanos Izrēlā, un tad viņš teica, ka viņam Dievs ir licis uz sirds pacelt un sagatavot 1000 evaņģēlistus izrēliešu, ebrejus evaņģēlistus tur Izrēlā. Un likās, viņš nav vienīgais, ir daudzas organizācijas un kalpošanas, kas tur darbojās, un lai Dievs dod, ka tā atmošanās arī nāk Izraēla tautai. Jā. Āmen. Es absolūti piekrītu. Tā ir viena no lūkšanām, ko apostils Pāvils mūs mudina, ja, ka mēs lūdzam par Izraēlu, lūdzam par ebrejiem, jo evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kurš tic jūdam visu pirms, un arī grieķim. Evaņģēlijs, ko mēs sludinām, ir jūdam visu pirms. Jā, un Dievs jau pašā sākumā Abrahamam apsolīja, ka tos, kuri viņu svētīs, viņš svētīs, tos, kuri viņu nolādēs, tos viņš arī nolādēs. Un šis princips un šī svētība vēl aizvien, es domāju, ir par viņa pēcnācējiem, par Izraēlu tautu. Un tamdēļ es domāju, ka Latvija arī mēs esam bijuši svētīti, jo jau no paša sākuma, kad atguvām brīvību, bija draudzes, un mēs bijām vieni no tiem, un arī, kas sabiedrībā neklusēja par to, kas mēs svētījām, kas mēs lūdzām, un darījām, cik mēs varējām, lai parādītu to, ka mēs esam pār Dieva tautu, jo mēs esam pār to, ko Dievs dara šajā zemē. Jā, es vēl gribētu mazliet piebilst pie tā visa. Iespējams, ka Dievs mums dod vienreizēju iespēju šobrīd, jā, kas varbūt ir īsts brīdis, kad mēs varam izrādīt šo savu paklausību Dievam un padevību viņam un atbalstu Dieva tautai un Dieva darbam tur. Viņa lielai ķēniņa pilsētai, Jeruzalemē. Mēs zinām, ka Jēzus jau neatnāks Vašingtonā un neatnāks Maskavā, neatnāks Rīgā. Jā. Viņš atnāks ne Romā arī, ne. Viņš atnāks tur Jeruzalemē pie savas tautas, un viņi raudās, tur viņi atgriezīsies ar asarām. Vai dieniņ, tas būs fantastiski. Bet šī iespējams ir mūsu iespēja likt tam apsolījumam darboties priekš mums, jo attīstot drusciņu to domu tālāk, es svētīšu to, tā ir 1. Mūzes 12. nodaļa, 3. pāns. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Pieņemsim svētību, bet ja pēc tās analoģijas mēs mazliet paturpinām tālāk, tos, kas par tevi būs vienaldzīgi, par tiem es būšu vienaldzīgs. Tiem, kas uz tevi spļaus, es spļaušu. Tie, kas no tevis novērsīsies, no tiem es novērsīšos. Un tāpēc izmantosim šo iespēju, vienalga, kur tu arī nebūtu. Ja tev nav jākāp kādā kancelē un tur, uzreiz jākļūst par kaut kā tur karoga nēsātāju, Izraels karoga nēsātāju. Bet tur, kur tu esi, palīdz cilvēkiem sākt domāt, varbūt kāds atbalsta Hamas, pajautā viņam, vai tu esi izlasījis to Hamas konstitūciju, ko viņi grib sasniegt, vai tiešām tas ir tas, ko tu gribi atbalstīt šos cilvēkus. Ko viņu līderi saka atklāt. Jā. Tā kā, un iespējams, mīļie draugi, ka Dievs dos mums iespēju piedalīties pie kādas tādas lielākas starptautiskas akcijas, atbalstīt Izraēlu. Es negribētu to palaist garām. Es gribētu izdarīt visu to, kas ir manā rīcībā, tie resursi un iespējas, kādas man ir, kas mums, kā Latvijas kristiešiem, ir draudzēm, ka mēs varētu vienprātībā iestāties par šo Dievam svarīgo un nozīmīgo lietu, Dieva tautu, un lai mēs varbūt kaut kādā mērā mēģinātu to brūci, kur mēs esam cirtuši kā ebreju mesijas sekotāji, ka esam nostājušies pret mesijas tautu, ka mēs varētu kaut kā izlīdzināt ar savu mīlestību un savu atbalstu, kur mēs varētu parādīt nākošajos laikos, varbūt šodien arī Dieva tautai ebrejiem. Un tāpēc jāsaka paldies par to, ko varējām piedzīvot 26. novembrī. Es domāju, ka tas bija jau ļoti, ļoti daudz un bija prieks redzēt, kad arī kristieši varbūt vienprātībā
šajā tik ļoti svarīgajā jautājumā. Pēdējie vārdi par to, kas notika pēc Otrā pasaules kara. Daudz vietā Eiropā, daudz vietā pasaulē un arī mūsu zemē kļuva populāra tāda frāze – nekad vairs. Nekad vairs. Un atskatoties uz nesenu pagātni, tas visiem šķiet sakarīgi, kas ir lasījuši vēstures grāmatas, kas dzirdēja par šiem briesmīgiem notikumiem. Nekad vairs. Mēs negribam pieļaut ne Vācu zemi, ne Krievu zemi, ne Rietumu pasauli, kas arī ņēma dalību šajos ļaunajos, brutālajos, barbariskajos nodarījumos. Nekad vairs tas nenotiks. Vai šis nav mirklis, kad mums vēl skaļāk būtu jāsaka nekad vairs? Un tā kā ebreji un Izraēla tauta saka, nekad vairs ir tagad. Nekad vairs ir tagad. Tad iedrošina, cik mēs varam izglītoties, pētīt šīs lietas, neļauties vienkārši, lai mediji vai kādi sociālo tīklu influenceri mums pasaka kādas lietas, un mēs vienkārši akli ticam. Skatīsimies, ko Dieva vārds saka, skatīsimies, kas ir patiesība, paklausīsimies, ko Hamas saka, paklausīsimies, ko Izraēls saka, un tad izdarīsim adekvātus secinājumus un stāvēsim par gaismu, stāvēsim par Dievu un viņa tautu, stāvēsim par Izraēlu.